Ir kādreiz bijusi situācija, ka tu izrādē vai kādā lomu spēlējot aizmirst vārdus? Jā, es atceros, tas bija viens koncerts Jelgavā, un tas bija pusauģu gados, un es vienkārši saprotu, ka man ir, kā saka, eklērs galvā, un es nezinu, kas būs tālāk. Un dziesma, man liekas, bija par to stārķi, kurš klabina, tad bija bērnu dziesma par stārķi, kurš pēdējo nedēļu klabina, ka jālido prom, un es atceros, un es tagad zinu, ka es nezinu, ko tas stārķis tur tajā nākamajā rindiņā saka. Un es pārgājos la 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 la, pilnīgā tādā, kaut kā man ieslēdzās, ka ir jādzied uz la la la, un tā pārliecinoši, lai neviens neko nesaprot. Jā, man nesen sajuka arī, un tagad man ir tā, ka, ja es aizmirstu vārdus, tagad man ir tas, ka man sāk nākt smiekli, un es nevaru apturēt. Tas tā kā skolas kora izrādē, ka tu kā dziedi, ja tur, pirms atceros skolas Ziemassvētki, un es stāvēju un kaut kā pa skaļu vai dziedāju, vai tā elpa bija pa daudz, un man tam priekšējiem, kas man priekšā stāvēja tā viena meitene, tāda ļoti pareizi, es viņu svecīti nopūtu ar to sauc, un tad dūmi tā koncerta laikā, es domāju, ka es vienkārši nomiršu no smiekliem. Un, kad nedrīkst smieties, tad es vairāk nāku, un kad es aizmirstu vārdus, tad man arī tā ir. Bet, es kaut kā esmu iemācījies tam improvizācijas klasēm iziet no tās situācijas ārā. Pārvērst to visu par joku. Es vispār visas savas neveiklās situācijas dzīvē un darbā pārvēršu par joku, un tad es pats sev piedodu un skatītāji piedod. Nu jā, un nav jāmokas traģēdijā. Jā. Ļoti labi. Jā.